frakcijām, lai gūtu jau plašāku atbalstu. Formulējums ir diezgan tāds interpretējums, bet teorētiski ietver iespējamību arī jaunai valdībai. Par tālākajiem scenārijiem mēs varēsim runāt tajā brīdī, kad mēs šīs politiskās konsultācijas būsim noturējuši, būsim pirmām kārtām izrunājuši ar koalīcijas partneriem, sapratuši arī koalīcijas partneru motivāciju vienos vai otros balsojumos un, protams, izrunājuši arī ar ZZS, kas šodien atbalstīja budžetu. Tā kā no savas puses var pateikt, ka šo Nacionālās apvienības balsojumu es vērtēju negatīvi, jo balsojums par budžetu lielā mērā ir arī balsojums par valdības stabilitāti, un Nacionālā apvienība samērā maznozīmīgi jautājumu dēļ faktiski liek zem apdraudējumu visu budžetu un visas tās lietas, par kurām mēs daudz mēnešu garumā esam runājuši, vienojušies un lielā mērā arī panākuši. Turpmāko 2 nedēļu laikā tad jums vai nu ir jāpiekāpjas Nacionālajai apvienībai, vai arī tad ZZS jāpaņem. Nē, attiecībā uz šīm sarunām, par šīm sarunām es vēl aizvien saredzu iespēju vienoties, bet pašreiz ir jānotur politiskās konsultācijas, tiešām jāsaprot, kāda ir motivācija, kā mēs varam turpināt strādāt, kā mēs redzam tālāko koalīcijas darbu, kā mēs redzam tālāko darbu pie budžeta, un tikai pēc tam jau nāksim ar priekšlikumiem, kā mēs redzam situācijas stabilizēšanu. Interesanti, ka pati ZZS, kas tiek minēta kā iespējamā jaunās koalīcijas papildinātāja, tuvāk Dombrovskim tik ļoti nemaz neraujas, un Augusts Brīgs